Labvakar, atklātajā ceturtdienā. Šovakar runāsim par tēmu, par ko īpaši labi runāt ziemā, par to, kā dzīvot siltāk un cik tas izmaksā, par ēku siltināšanu. Un ir arī konkrēts piemērs. Pirms 10 gadiem šo māju sauc par enerģijas taupīšanas pilotu projektu Latvijā. Šobrīd pirmā nosiltinātā daudzdzīvokļu ēka Ziebniekalnā vietām ir apaugusi ar aļģiem no mitruma. Kāpēc? Par to runāsim raidījumā, runāsim arī ar mājas iedzīvotājiem, kā viņi jūtas un cik silti viņi jūtas šai mājā. Un mūsu galvenā tēma, protams, par to, kāpēc Latvijā tik gausi mājas siltina pat, ja pusi no izmaksām sedz var sekt ar Eiropas naudām. Mūsu jautājums ir adresēts tiem, kas vēl nav siltinājuši mājas, jo tas ir viss absolūts vairākums. Tāpēc jautājums ir, vai esat gatavs maksāt un piedalīties mājas siltināšanā. Pirmais atbilžu variants ir nē, neticu ekonomijai. Otrais jā, bet nevaram ar kaimiņiem vienoties. Un trešais, nezinu, nav informācijas. Balsojiet, izsakiet savu viedokli, un mēs sākam ar mūsu pirmo raidījumu viesi. Tātad šī māja atrodas Ozolciem ielā. Pirmā māja, ko nosiltināja Latvijā lielo daudzdzīvokļu ēku. Vīšūts dzīvo. No tā paša gada arī jūs dzīvojat šajā mājā. Labvakar, prieks jūs redzēt. Nu, vismaz vizuāli māja šobrīd neizstās īpaši spoži. Jūs esat paši pievērsuši tam uzmanību? Varētu jūs iznākt tā, ka jūs neesiet redzējis to māju, ja? Gar malu, jā, tur ir viņa gaiša. Tur ir tāds, kā aļģis, nevarēja saprast, no kā tas ir. Bet tas neko netraucē. Tas ir vienkārši viņš jāienotīra. Tā nav problēma. Nu, šīs bildes pirmās mēs redzējām internetu portālā, kāds acīgs vērotājs tās bija pamanījis. Es saprotu, jūs esat tāda īstena mājas patriota un sakat, ka viss ir kārtībā. Kārtībā. Kā ir dzīvot nosiltinātā ēkā? Pateikt, brīnišķīgi. Jo mēs visi mājas iedzīvotāji esam ļoti pateicīgi, ka mūsu māja ir siltināta. Pirmkārt, ļoti maz jāmaksā. Vēl, tā kā viņa bija viss nosiltināts, paketa logi un viss izremontēts. Viņa ir biezāka, līdz ar to iztaisīta. Viņas vasarā mums nav karsti. Ziemā nav augsti. Tā temperatūra turās. Nu, es pateikšu, es dzīvoju 8 gadi, un māja mūsu, varbūt tāpēc, ka vidū, mūsu māja ir sasilusi, un ticiet vai neticiet, es vēl neesmu ieslēgusi radiators. Katrā istabā ir radiatori no 1 līdz 5. Sliktākā gadījumā, ka parādās 30 grādu vai 20 grādu, ka pastāv, tad es, neguļam istabā, bet lielajā istabā ieslēdzu. Ja es ieslēgšu uz 4, tāpēc 2 stundām man būs ļoti karsta, būs kā pirtī. 3,5 tas ir patstāvīgais. Bet tas, ko eksperts saka, tas, ko mēs tagad redzam, ka tās tomēr ir kaut kādas iespējamas kļūdas celtniecībā. Ziniet, es nemāku teikt, es neesmu celtnieks, tikai ekonomists, tur ir tik minimāli tas ir. Un par to runāt, ka vispār mūsu māja, tā kā remonti nav taisīti, nekas nav taisīts, mūsu māja uzkrājumi. To paņem tur kādu dezinficējušu līdzekli un notīrīt, nav problēma. Nevajag rast problēmas, kur viņas nav. Tā nav netaisam problēma. Aicinām tad cilvēku studijā, kas varētu novērst šīs problēmas. Tas Erviņš Šits, nama pārvaldes zemgala apsaimniekošanas speciālists. Šits kungs, saprot, jūs esat apsakojis māju. Tā ir pirmā patiešām renovētā siltinātā māja, un tas, ko mēs redzam, ir dažas mājas Latvijā, kur pēc kaut kāda laika celtniecības, var redzēt, ka iespējams kaut kādas problēmas. Vai šeit jūs redzat kaut ko? Protams, ka mēs neredzam lielas problēmas. To visu var nomazgāt, kas tur ir uz tās mājas fasādes. Tā māja ir par Vācijas naudu, saprotu, tur bija vācu būvzraugs, kas cēla šo māju. Jā. Un cēlēji savukārt bija paši vietējie. Jā, vietējā firma cēla un vācu materiāli bija un vācu būvzraugs. Tas cilvēks, kāpēc mēs arī pamanījām šo situāciju, bija internetu portālā Delfi ievietojas fotogrāfijas, nosauc sev pa Andreju, un arī tādus ekspertu komentārus sniedz tas, ko viņš raksta, ka siltināšanas materiāla apakšmalu kopā ar cokolu līsti ir stipri izbīdīta uz āru, kā rezultātā ir radies vēders, un šīs kļūdas rezultātā nokrišana no podzem tek uz fasādi un bojā ne tikai vizuālu izskatu, bet arī pašu konstrukciju un siltumizolācijas materiālu. Tātad nav runa tikai par nomazgāšanu, vismaz tā uzskata Andrejs. Mēs esam apsakojuši to māju ar tehnisko direktoru un esam
pārliecinājies, ka siltuma izolācijas materiāls nav bojāts. To var redzēt, ka tas ir tikai ārpusēji, vizuāli. Jūs sakat, ka tas ir vienkārši jāmazgā? Jā. Un nav jāvēršās, teiksim, pie būvniekiem, celtniekiem un jāsaka, ka vīri paskatīties, kas te ir. Tas nav tas. Arī tas, ka vēders ir izveidojies, jūs nesakat, nepārmetat? Varētu būt, ka minimāls vēders varētu būt, ka ir, jā, bet tas nav tāds, ka tas varētu bojāt mājas fasādi. Es saprotu, ka šī ir viena no vienīgajām, no nedaudzajām mājām jūsu nama pārvaldē, kas vispār ir siltināta, vai ne? Jā. Vai ir grūti pierunāt cilvēkus doties un Cik mēs esam strādājuši ar pašiem dzīvokļu īpašniekiem, ļoti grūti ir cilvēkus pārliecināt, ka tas ir izdevīgi, ka viņi būs tikai ieguvēji, ka māja nosiltinās. Dotajā brīdī mēs jau skaidrojam, ka viņi tagad maksā latu pa kvadrātmetru par siltuma enerģiju. Tad vēlāk viņi maksās to pašu summu, tikai viņiem būs sakārtota vide. Viņiem būs patīkami atgriezties mājās un aicināt kaimiņus. Un jūs grūti pierunāt? Ļoti grūti. Kā Šulcs kundze, jūs šeit droši vien satiekat kaimiņus un runājat par to, vai viņi nāk un prasa, kā ir dzīvot, un neviens negrib. Kāpēc? Mūsu mājā, kad gatavojās tam, divi negribēja piekrist. Vienkārši kaut ar pavelti taisīja, tad mājas iedzīvotāji teica, vai nu atstāja dzīvokli, nāks citi, ja negrib ar mums. Problēmas nebija vairs. Protams, mēs visi stāstam citiem iedzīvotājiem, ka jā, mēs pusi mazāk maksājām, viņi daudz vairāk maksā. Protams, mēs paskaidrojam, ka tas jādara. Jā, visi māji nebūs mieru, visi mājinieki nekad nebūs mieru, bet ka viņiem būs ekonomija un ka būs siltums, ka viņi to jutīs, tad viņiem būs cits. Tur nav arī stāsts par to, ka ne tikai ekonomija, bet varbūt cilvēki domā, diez vai uztaisīs iespējams tik kvalitatīvi, kad tiks izmantot labākie materiāli. Protams, viņiem liekas, ka viņi neuzticās. Neuzticās, ka tas varētu notikt un ka tiešām tas būs. Ka tā būs ekonomija. Iekšā viņiem sēž kaut kāds. Iespējams, mums ir ātri jāmazgā šī parauga māja, lai cilvēkiem ir Nē, dotajā brīdī tas ir viens. uz... Noteikti, ka mēs to nomazgāsim, sakārtosim, bet mēs arī esam jau apstiprinājuši 2 projektiņus, kas mums iet mūsu rajonā, Zemgals, kur mēs esam izvirzījuši uz siltināšanu. Kur 2 mājas? 2 mājas ir vēl jau 5, kas iet tālāk. Un cik pavisam jūs nama pārvaldē? Apmēram pie 850 mājām. Teiksim tā, labs sākums varbūt. Jā. Mēs aicinām studijā mūsu nākamo viesu Maiju Rubīnu, Rīgas enerģētikas aģentūras vadītāju, kas uzrauga to situāciju, kādā veidā mājas tiek siltinātas. Labvakar, prieks jūs redzēt. Rubīns kundze, jūs redzējāt arī šo māju, šo situāciju. Ir tiešām pilotu projekts ar Vācijas līdzekļiem, Vācijas līdzdalību. Ko jūs sakat par šo konkrēto gadījumu? Tā ir liela problēma, ne šobrīd? Es nedomāju, ka tā ir liela problēma, taču es gribu teikt, ka tā nav gaidīta problēma. Tā speciālisti diezgan izbrīnīja, un praktiski šādai situācijai nevajadzēja parādīties. Jo tad, kad mēs sakārtojam mājas un renovējam, mēs jau neejam uz šādu rezultātu, ka pēc 9-10 gadiem būs jāmazgā sienas. Tas nav normāli, bet tādu gadījumu var rasties, bet man šķiet, ka jāizpēt iemesls ar speciālistiem kopā un pirmkārt jānovērš šai mājai šis precedents un ļoti uzmanīgi jāpieiet arī pārējo māju renovācijā, kura mēs nodarbojamies patreiz. Jums ir, teiksim, šo gadījumu, saprot, neesat vēl izpētījuši un nevarat teikt, vai tur ir kaut kāds tālējošāks seks kā tikai dekoratīvi bojājumi? Nē, taču es gribu teikt tā. Šobrīd šī pirmā māja, kā tika renovēta komplekss Rīgā vispār, bet šobrīd Rīgā ir siltinātas vai tuvojas beigām siltināšana 21 mājā. Un tas jau ir tāds pārskatāms lauks, kuram mēs ļoti uzmanīgi sekosim. Un neraugoties to, kad šīs mājas tika renovētas
vai nu 2001. gadā kā šī Ozolciema māja, jeb šo diezgan daudz mājas renovēja 2008. gadā, 5, šogad 7, pagājušajā gadu 2. Mēs sekosim visām šīm mājām un viņu noturības kvalitātei. Un šī ziemā visām šīm mājām mēs veidosim termofotogrāfijas un pārliecināsimies. Termofotogrāfija tas ir kas? Tātad termofotogrāfijas ir ar aparātu, mēs pārliecinamies, vai, teiksim, siltuma plūsma iet caur sienām ir ne. Un, starp citu, pievērsīsim uzmanību arī tieši šim laukam, kurš tagad ir ar aļģiem noaudzis, pēc tam, kad jūs būsiet viņa savietas kārtībā. Un pārliecināsimies, vai tur viss kārtībā ir ne. Tas varētu notikt jau kaut kā tuvākajā laikā. Noteikti tuvākajā laikā. Rubīns kundze, jūs jau runājat par to, mēs runājam par to, ka daudz neuzticās par kvalitāti, runa par to, kā nosiltina. Ir bijuši gadījumi, kad jums ir jājaucās, jā, šie gadījumi ir tiešām kliedzoši, kad tur ir siltināts tā, kā nedrīkst darīt. Man gribas apstiprinoši atbildēt, un man gribas teikt tā, ka pirmais gadījums, kad mēs saskarāmies, bija firma priekšlikums izmantot māju siltināšanai nevis siltināšanas materiāls, bet atstarojošo krāsu. Un par cik tā parādījās pilnīgi netipisks un jauns priekšlikums, mēs ļoti uzmanīgi sekojām šim procesam, kā tas tika izdarīts un kā bija pēc tam, un pārliecinājāmies, kad gaidītā rezultāta un apsolītā rezultāta iedzīvotājiem nav. Un tad mēs gājam ar paziņojumu ar cipariem, kāds bija energopatēriņš pirms un kāds pēc veselas apkurses sezonas. Un man ar prieku ir jāteic, kad tad, kad šī informācija nonāca ekonomikas ministrijā, kad tieši ministra kungs, Kamparkungs bija ļoti aktīvs, izdodot preses relīzi, kas brīdināja iedzīvotājus, kad ļoti uzmanīgi jāpievērš, teiksim, skats tam, kādas jūs izvēlaties siltināšanas materiālus, un jāstrādā ar materiāliem, par kuriem mēs esam pārliecināti. Un tas deva ļoti labu rezultātu, jo tādu gadījumu vairs pēc tam nav atkārtojušies. Vai šajā gadījumā, kad jums tās divas mājas tiek nodotas siltināšana, kāds ir tas ceļš? Jūs kādā veidā kontrolēsiet un uzraudzīsiet tās firmas un tos materiālus? Ka mēs pirmkārt izsludināsim iepirkumu. Konkursu mums būs, kur arī mēs izvēlēsimies nevis kā lielākā daļa dara lētāko cenu, bet saimnieciski izdevīgāko, kur arī būs noteikts tehniskā specifikācija visu nepieciešamo materiālu. Bet ir jau arī kaut kāda Eiropas Savienībā noteikti standarti, ko valdība apstiprinājuši šobrīd. Un mēs īstenībā varam aicināt studijā ar ekonomikas ministru Ārti Kamparu, kurš kādreiz teica, ka tad, kad ir krīze, tad ekonomika jāsildē ar māju siltināšanu. Kā tas ir veicies? Nepārāk, bet runāsim par to. Labvakar, prieks jūs redzēt. Kopumā, ja mēs runājam par māju siltināšanu, nav tie rezultāti tik cerīgi, kādus viņas gribēja redzēt gan pirms gada, gan pirms 2. Jā, dalām šo lietu divās daļās. Pirmā ir pašvaldības sadaļa, kurā tas notiek ļoti aktīvi. Pašvaldības ļoti labi saprot, ļoti labi spēj vienoties par projektiem, un tur visā Latvijā tiešām šī nauda tiek izmantot pietiekoši labi, pietiekoši liederīgi. Tas ir skolas? Skolas, bērndārs, bibliotekas, viss, kas saistās ar pašvaldības īpašumā esošiem objektiem. Ja runājam par iedzīvotājiem, privātpersonām, tas ir uzsvērt vēlreiz. Šī ir vienīgā programma no Eiropas Savienības struktūra fondiem, kurā Eiropas nodokļu maksātāji, un tie nav abstrakti cilvēki vai kāds tāds milzīgs naudas maiss kaut kur pie debesīm uzkārts, bet konkrēti cilvēki, daļa no saviem nodokļiem ir gatavi dot mums šeit, latviešiem, lai mēs siltinām savas mājas, un lai mums izdevīgāk nākotnē
lētāk maksāt par saviem apkurses izdevumiem. Diemžēl situācija ir tāda, ka, lai arī mēs ļoti daudz gan informējuši, gan runājuši par izdevīgumu, gan samazinājuši noteikumus, birokrātiskos šķēršļus šajā programmā, diemžēl process šobrīd ir netik ātrs, kā vēlētos. Un galvenais šķērslis jāsaka, ka tiešām ir varbūt iedzīvotāju neticība, ko rāda arī šī brīža jums aptaujas dati, kurā cilvēki laikam pēdējos gados iemācījuši neticēt nevienam. Zinu, ka to ir grūti pārlaust, un tomēr mēs darām visu, lai to izdarītu. Kā to var izdarīt? Pārlaust to, ka cilvēks saka, mēs neticam, ka to var iekonomēt. Tur nekas nebūs labāks un siltāks. No paraugiem. No paraugiem. Tad jums jātais varbūt atvērto durvju dienu. Lūdzu. Visi, kas ir mūsu mājā, ir ļoti apmierināti. Manā meitai vienistabas dzīvoklis, ja maksā 78 lati, un man 44 trīstabas dzīvoklis. Tas ir krietni lētāk. Bet savukārt, ja jūs tagad saucat, ir taču cilvēkiem arī tas kaut ko maksā, tas ir kaut kāds kredīts jāņem vai ko, lai izdarītu to pašu projektu. Vai tas tiešām iekonomē kaut ko? Protams, ka iekonomē. Pirmkārt jau dzīvokļu īpašnieki sasauc kopsapulci, nobalso, viņu pilnvaro apsaimniekotāju, kurš arī ņem kredītu un veic visas funkcijas, renovācijas, siltināšanu mājai. Bet, ja mēs tā lielos ciparos runājam, cilvēki faktiski nemaksā droši vien mēnesī mazāk. Vienkārši tā daļa, ko viņi kādreiz maksāja par apkuri, viņi tagad maksā par to kredītu, vai ne? Jā. Bet viņi dzīvo droši vien labākā mājā, vai ne? Ir puses pusi. Tad vismaz manā rīcībā nav informācijas, ka kāds maksātu vairāk. Ja gadījumā iedzīvot ar vienojušies, ka viņi maina, ka, teiksim, vai stāvvadus, vai, teiksim, kaut kādas vēl papildus elementus, kas maksā dārgāk, tad var būt gadījumi atsevišķi, teiksim, pēc pašu vēlmes, kad ir neliels, teiksim, sadārdzinājums ikmēneša maksā. Parasti cilvēki maksā vismaz to pašu, tā apmēram trešdaļa, 2/3 reāli pēc siltināšanas kopā ar visu kredītu maksā mazāk mēnesī, kā tas ir bijis līdz tam. Tā ir, Rubīns, ko jūs esat pētījuši? Tā ir, jā. Patreiz šogad ir nosiltināts 7 mājas. Mēs esam ar lielākoties šo māju iedzīvotāju pārstāvjiem runājuši. Un mums bija oktobra nogalē arī Rīgas domē speciāls seminārs, ļoti apmeklēts seminārs, kur mēs bijām uzaicinājuši šīs mājas pārstāvjus pastāstīt par to, kā tad viņi gāja cauri šim procesam un kāds tad ir gala rezultāts. Bet interesanti ir tas, ka arī kundze jau teica, ka nosiltinātā mājā praktiski māja ir siltumnoturīgāk un vēlāk ir jāieslēdz apkūri. Pavasarī ilgāk noturas siltums un ātrāk var atslēgties no apkurs, neraugoties uz to, ka arī pašā ziemas spēlgonī ir vismaz pa pusi, ja ne vairāk, mazāk jāmaksā. Jūs jau minējāt Jelgavu, mums ar citu esam sazinājuši Mārtiņu Prīsi, Zemgales reģionālas enerģētikas aģentūras direktoru, kurš stāsta par to, kāpēc Zemgales pusē tik gausi cilvēki piekrīt un vispār šis siltināšanas process notiek tik lēni. Lūdzu, video. Kūtri pagaidām ir tāpēc, ka viņi baidās nedaudz, jo nav īsti tādu reālu piemēru, kur viņi to varētu redzēt. Tāpēc Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra ir tām pašvaldībām, kas ir mūsu sastāvā, bija arī doma šogad līdz ziemai paspēt katrā pašvaldībā vienu māju nosiltināt, lai būtu labie piemēri. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ tas neizdevās galvenokārt ekonomikas ministrijas un LIA dēļ, jo viņi tos projektus diezgan ilgi skatīja. Otra lieta ir, kā jau tur iepriekš minēju, krievalodīgi iedzīvotāji, bet tas izteikti ir vairāk Jelgavas un Jēkabpils pilsētās, nevis novados, kur krievalodīgiem iedzīvotājiem nav vienkārši informācijas, jo plašsaziņas līdzekļi, kas neiznāk krievalodās, šādu informāciju nesniedz vienkārši. Lūk, divas lietas, ko norāda Mārtiņš Prīss. Viena, ka lēni dokuments izskata ekonomikas ministrija LIA, un otra par to, ka krievalodīgie cilvēki nesaņem informāciju un nezinu par to. Jā, zināmā mērā ir pamatot informāciju, jo šī gada pavasarī, ja atceramies budžeta konsolidācijas ietvaros, mēs likvidējam būvniecības mājokļu aģentūru, kur līdz tam bija nodarbojas šo procesu, kura bija jau pieredzējuši cilvēki, un atdodot šo te iniciatīvu ikdienas procesā tieši LIA, tiešām 2 mēnešus tika skatīt šie jautājumi. Šobrīd jautājumu izskatīšana ir mēnesi pusotru, ne vairāk. Cilvēki ir iemācījušies strādāt ātrāk. Es gan negribētu pilnībā piekrist, ka tas
tas ir bijis vienīgais arguments, kāpēc varbūt šie 2 mēneši izskatīšana ir iemesls, lai projekts nebūtu uzsākts. Un vēl pat tas par to, ka cilvēki, kas runā krievu valodā, viņi nevar saņemt informāciju, vai tas ir diemžēl tā varbūt nav tieši siltināšanas tēma, tā ir kopēja Latvijas mēdīju vides tēma, jo, diemžēl, tiešām krieviski runājušie cilvēki vairāk dzīvo krieviski rakstošajā un rādošajā vidē, un tur par siltināšanas jautājumu, cik mēs aktīvi par viņiem runāt ļoti, ļoti maz un stāst ļoti, ļoti maz. Bet kopumā, ja mēs skatāmies to situāciju, vai tas nav mazliet jocīgi, ka mums tiešām jāgaida katrs iedzīvotājs, jo atkarīgi gan celtniecības uzplaukums Latvijā šobrīd, gan vēl daudz citu rādītāju, Eiropas naudas apgūšana. Jā, es izstāstīšu, redziet, mēs esam sava dzīvokļa īpašnieki, saimnieki. Mēs dzīvojam vienā mājā, kurā šādu īpašnieki ir, vai 10, vai 20, vai 100, kā kurā vietā. Un tad, kad mēs saimā raudzījamies tīri no satversmes viedokļa, kā šādu koplēmumu var pieņemt, jo tomēr ar katru šādu darbību mēs uzņemamies saistību par kaimiņu. Tad šie 50 plus 1 balss, balstoties uz satversmes speciālistiem, bija minimāli iespējamais kvorums, lai mēs varētu, teiksim, šādu koplēmumu pieņemt. Jo, mēs nevaram piespiest, ja cilvēks vēlas maksāt daudz, atvērtiem logiem, kaut kādu iemeslu dēļ sēdēt un būt viens pats pret pārējiem mājas iedzīvotājiem, viņu piespiest ar varu, diemžēl. Ja puse mājas iedzīvotāji sanāk kopā, tad viņiem ir iespēja nolemt. Droši vien, bet mēs arī zinām piemērs to, ka privāta firmas, ja viņām vajag ievilkt, piemēram, optisku kabeli vai kaut ko citu daudzdzīvokļu namās, tad viņi dara visu, lai to izdarītu, un bieži vien viņiem tas izdodas. Tur nav saistība. Tiešām šajā procesā tomēr arī kopā ir jāņem kredīts bankā. Jā, piekrītu, šeit mazs akmentiņš būvnieku dārziņā, mazs akmentiņš pašvaldību dārziņā, jo, protams, kad, lai iedzīvotājs pārliecināti, ir vajadzīgai motivācijai no tās puses, kuri vēlās šo procesu turpināt. Ekonomikas ministrija šī gada laikā ir visā Latvijā novadījusi pāri par 60 semināru, pat esmu piedalījies, nemaldos, 60 semināru. Ap 17 semināros visās Latvijas vietās, cik man ir bijusi iespējas bijis klāt. Tomēr man ir jāatzīst, ka arī tais vietās, kur esmu pats klāt, tā skepse joprojām ir ļoti liela. Cilvēki netic nekam. Skepse no cilvēku puses, bet ir arī skepse no speciālistu un cilvēku, kas kaut ko domā, kādām mājām būtu jāizskatās. Un aicinām studijā mūsu pēdējo šī vakar viesu Mikus Grenda arhitekts. Jūs skatījums par to, kā notiek šobrīd mājas siltināšana? Gausi. Tas ir viens. Kā jau minētās cilvēku skepses dēļ, bet savukārt mūsu no profesionāļa viedokļa viņa notiek arī, par nožēlu, nekvalitatīvi. Nekvalitatīvi viņa notiek aiz vienu iemeslu, kad tikai nosiltinot un nomainot logus mēs neiegūsim to ekonomisko pamatojumu, uz ko mēs ejam. Un man ir liela cerība par šeit jau minētajiem labajiem piemēriem, kad tagad klimata pārmaiņu finanses instrumentu ietvaros daudz pašvaldību ēkas, izglītības iestādes un, iespējams, vēlāk arī privātu personas siltinās savas ēkas. Un šī te programma paredz arī to, kad ir dažādi sliekšņi, teiksim, siltumenerģijas patēriņam, un tas ietvers arī ventilāciju. Trešais, neiztrūkstošais komponents, lai kam būtu jābūt arī daudziem mājās, kas nav. Kā jums ir ar ventilāciju? Jūs gaiss kāds ir mājās? Mums ir brīnišķīga ventilācija, bet tikai, diemžēl, 3 nedēļas atpakaļ mums nozaga kabeļus. Un vēl līdz šim nav atjaunots. Un es zinu, ka 5. stāvā teica, ka siena sāk pelēt. Lūk, tas ir tāpēc, ka trūks ventilācijas. Trūks tāpēc, ka nav ventilators. Tā mums ļoti laba ventilācija. Kā ir taču mājas, kur siltina vienkārši pakešu logi, nosiltināšana, un tad bieži vien ir savs gaiss un tā tālāk? Jā, redziet, ar tiem pakešu logiem, ja nepiedomā klāt pie ventilācijas, tas nav labs risinājums, lai, teiksim, vērst uzmanību cilvēkiem uz to, kas ir jāievēro mājas siltumot. Rīgas enerģētikas aģentūra ik mēnesi organizē diskusiju klubu seminārus. Bet standarts ir kāds? Varbūt arī bez ventilācijas nosiltināts? Redziet, visās tajās mājās, kas patreiz tiek siltinātas, tās ir mājas celtas padomu laikā,
kad tika nodrošināta dabīgā ventilācija. Tātad gaisa pieplūde bija caur diezgan neblīviem logiem, un nosūts bija tur, kur viņi bija. Nosiltinot, tas, protams, zūd. Zūd tādā nozīmē, ka cilvēki maina logus. Un arī negaidot mājas komplekso renovāciju, ļoti daudzos dzīvokļos, īpaši Rīgā, ir mainīt logi. Ja jūs ejiet pa ielu un paveraties ar skatu uz augšu, jūs jau redziet, cik ļoti dažādi ir šie logi. Kā ir ar standartiem? Standarti ir tādi, ka neapšaubāmi ventilācijai vienai otrai izpildījumam ir jābūt. Ja? Skaidrs, ka tāda ventilācija, kā mēs vēlētos, viņa maksā ļoti dārgu un lielākā daļa iedzīvotājiem, ticamākais, viņi nevar apmaksāt. Savukārt, ja mēs raugamies no tās iespējas, kad pašos logos iestrādāts, teiksim, ir pieplūdušas ventilācijas iespēja un izplūduša ventilācija ir caur skursteņiem, un papildus, teiksim, ir vēl ventilācijas sistēmas, kuras tad tiek projektētas, tas viss vairāk mazāk strādā. Bet vai tas ir arī standartos, ja, teiksim, kāds cilvēks šobrīd grib renovēt māju atbilstoši Eiropas Savienības standartiem? Standartos mēs esam vienā līmenī Eiropas Savienība. Vienīgais tiešām gribētu uzsvērt, kad nevienmēr 100% standarta izpilde iedzīvotājiem ir pa kabatai. Un, protams, ka būvnieki, arhitekti ļoti vēlētos, lai mēs dzīvojam, teiksim, līdzīgi kā Berlīnas vai Parīzes iedzīvotāji, kas pilnībā to izdara. Tomēr tas, ko mēs vēlamies šajā programmā, būtiski samazināt pa salīdzinoši nelielu naudu iedzīvotāju izmaksas uz apkuri. Jūs runājat tikai par Berlīnu un Parīzi? Gribētu oponēt, kad tas nav nekādas kosmiskās tehnoloģijas un nekas briesmīgi dārgs. Tajā pašā Vācijā ļoti daudz tieši municipālie dzīvokļi, ēkas, kas tiek siltinātas, zemes enerģijas patēriņa ēkas, viena no šīm neiztrūkstošām komponentēm ir ventilācija ar siltumu atgūšanu. Un tas ir tieši tā būtiskā detaļa, kas ļauj ietaupīt šo te siltumu. Jo tradicionālā ventilācija ir pieplūde un nosūts. Jā, piekrītu, viņi varētu šo te rezultātu pasliktināt, jo mēs vienkārši izsūcam silto gaisu ārā. Bet jums ir aprēķini, cik tas varētu sadārdzināt vienu projektu? Tas sadārdzina, tīri no profesionāli mēs esam interesējušies, un šie te aparāti, kas ir rekuperatori, ir domāti dzīvokļiem. Viņi nav lielāki kā virtuves skapīts pie sienas un maksā aptuveni ar visu instalēšanu līdz 2000 eiro. Vienam dzīvoklim, bet tas ir, respektīvi, cilvēkam tiek nodrošināts svaigs gaiss nemitīgi, nav šīs te, ko minēja, teiksim, 3 nedēļas, tieši tā. Tas ir tikai vienīgi mitrums paaugstināts. Jums tāda iespēja ir izvēlēties, piemēram? Nē, vai tas ir paceļams jautājums? Mums nav vajadzīgs, mums augšā pieliks kabelis un viss būs kārtībā. Vai ir tās vecās mājas, kas ir celtas 50, 40 gadus atpakaļ, renovēt ar ventilāciju un tā tālāk? Protams, ka ir, bet, kā jau es arī teicu, tās ir izmaksas. Un uz to dzīvokļu īpašnieki nav gatavi. Viņi nav vienkārši gatavi ieguldīt tādus līdzekļus ventilācijā, lai tas viss būtu. Viņi, protams, skatās lētāko variantu un no lētākā cenšas dabūt lielāko atdevi. Mēs runāsim par to, kādu vēl iespējami risinājumu, lai pātrinātu mājas siltināšanu, un vai mēs galu galā nezaudēsim Eiropas naudu, ja mēs nesiltināsim mājas pēc īstas reklāmas pauzes. Esam atpakaļ studijā, runājam par mājas siltināšanu. Rubīnas kundze, kāda ir Rīgā šobrīd situācija? Vai pieauga aktivitāte, cilvēka aktivitāte? Pieauga interesi. Ļoti daudz cilvēku vērš pie mums aģentūrā un jautā, kādu konkrētu soļu nepieciešams spērt, lai nokļūtu līdz iesniegumam un varētu pieteikties uz šo struktūru fondu naudu. Savukārt, mēs skaidrojam šo situāciju, un pēdējā laikā ir bijuši ļoti daudz semināri, arī, ko mēs esam organizējuši kopā ar ekonomikas ministriju. Bet nestrādā laikam tie semināri, ja strādā semināri? Strādā ļoti. Tad, kad mēs teicām, ka, teiksim, mēs prezentēsim 5 māju renovācijas
procesu, kā tas gāja, ka paši iedzīvotāji stāstīs, mums bija 120 apmeklētāji. Labi. Un man gribas teikt, ka lūzumu mēs varam panākt ar masveidā piedāvātiem pozitīviem piemēriem. Pozitīviem piemēram, nu, teiksim, tās divas mājas jūsu nama pārvaldē, nu, viņi gāja uz semināriem, vai kā viņi savācās, un tad daudziem simtiem citu māju, kas nesavācās? Protams, ka negāja uz semināriem, mēs vienkārši paši sākām dzīvokļu īpašniekus informēt. Devām bukletiķus, informāciju, lai nāk griež pie mums, mēs pastāstīsim, jo mums arī sagatavots arī krievu valodā informācija. Mēs arī krievu valodā dodam informāciju, lai cilvēki nāk, stāstam, palīdzam organizēt kopsapulces. Un tur vajag 50 plus 1, ja 50% plus 1 balss, un tad iedzīvotāji savācās tās divās mājās. Jā, viņi savācas. Un galvenais jau ir tās kopsapulces, tā savākšanās. Tikko ir notikusi kopsapulce un ir pieņemts lēmums, tad viss tas process iet uz priekšu. Kamparungs, mēs varam zaudēt kādu Eiropas naudu, ja mēs lēni vāksimies kopā uz kopsapulcēm? Šobrīd tie līdzekļi, kas ir piešķirti, viņi ir spēkā līdz 2013. gadam, tad esošajā finanšu perspektīvā. Un jāsaka, ka šobrīd iesniegumi saņemt no 268 mājām uz 8. decembri, kas ir apmēram 14 miljonu latu finansējums, apmēram trešā daļa no kopējā finansējuma. Tas, ko mēs sajūtam šobrīd no cilvēku aktivitātes, kad nākamgad mēs visticamākais sasniegsim aptuveni pusi šīs naudas izmantošanas, un redzot, ka te ir tāda ģeometriskā progresija, kā jau te kolēģi teica, pēc iepazīšanās ar kaimiņu pieredzi, viņu rezultātiem, ar viņu pozitīviem panākumiem, tad es domāju, ka 12. gadā arī tā visa pārējā nauda tiks īstenot. Man tas liekas ļoti svarīgi, un īstenībā šobrīd visi cilvēki, kur uzskata, ka Eiropas nodokļu maksātāji draudzīgi pasniegtais dāvana mums šeit būtu izmantojama, ir jāpasteidzās, vairs nav ko gaidīt. Nu, man jautājums arhitektam. Es nezinu, jūs dzīvojat daudz dzīvokļu namā? Nē, privāti. Bet ja jūs dzīvojat daudz dzīvokļu namā, pēc tā visa, ko jūs gribētu šādā veidā siltināt māju? Acīm redzot, ar savām zināšanām, es tomēr mēģinātu pārliecināt cilvēkus par to maksimālās programmas izpildi, jo es ticu tam, ka pēc šīs programmas par pašvaldības ēkām un izglītības iestādēm mainīsies priekšstats par to, kas ir siltināšana. Jo šobrīd mums ir tāds diezgan, es teiktu tā, pašķidrs tas viedoklis, ka tas nav tikai nosiltināt sienu, nomainīt logus. Rubīns kundze. Es pozitīvi raugos uz to, kas tagad notiek. Es domāju, ka mums lielā mērā iedzīvotājiem, redziet, pašiem ir samērā grūti organizēties, ja mājā nav tāda ļoti liela entuziasta. Kad mēs domājam, ka jāpiesaist ir speciāls energoservis kompānijas, jeb ESCO firmas, kas praktiski var visu to darbu uzņemties. Nostādni ir tāda, ka noteikti ir jābūt kvalitātei, to var garantēt, ja ir kvalitatīvs būvzraugs. Tātad iedzīvotājiem noteikti jāseko, lai renovācijas procesā šis būvzraugs būtu noteikti. Labs būvzraugs. Labs būvzraugs, bet vēl es gribu teikt, ka visiem ir jāsaprot. Jāsaprot gan iedzīvotājiem, gan būvfirmām un visiem tiem, kas ar to darbojas, ka mājas siltināt tas nav uz glāns uztaisīt izskatu un pazust. Tā māja paliek. Un tieši tāpat kā Ozolciem ielā tagad pēc 9 gadiem kaut kas atklājās, pa tām mājām tāpat tās atklāsies, respektīvi tas, ko dara siltinot māju, ņemot vērā, cik ļoti liela ievērība no apkārtnes, ir jāpadara godam. Un ir jābūt arī zināmu garantijām un atbildībā arī pēc gadiem. Noteikti. Jūs tagad tās divas mājas iesniedzat, vai tad iedzīvotāji var būt droši, ka nama pārvalde stāvtais pozīcijās, ka ja gadījumā ir kaut kas noiet greizi, kaut kas nesanāk, jūs saucat, jūs garantējat to, ka viss tiek izdarīts? Protams, mēs garantējam, jo mums ir pašiem savs būvzraugs, kurš arī sekos. Un mēs esam ieinteresēti, lai tas darbs būtu izdarīts kvalitīvi un kārtīgi. Ja mēs paši arī apsaimniekosim, tad pirmais, kas būs dzīvokļu īpašnieks, griezīsies pie mums. Jā. Mēs runājam par iedzīvotāju aktivitāti. Jūsu mājā, ja būtu jāsavāc kopsapulce, tas ir viegli vai grūti izdarīt? Viegli. Un kur ir tā panākuma atslēga? Kāpēc citās mājās tas, kā mēs redzam, neko nevar izdarīt? Ļoti vienkārši, te ir vienkārši atbilde. Jo
te sūta, kā jūs teicat, lapiņas, sūta kaut ko, jūs kaut ko piedāvājat. Mūsu cilvēkam vairs nedrīkst piedāvāt. Viņam jāpiedāvā rezultātu. Vat, piemēram, mūsu mājā. Aiciniet mūsu visus cilvēkus, mēs pastāstīsim, cik mēs ilgi dzīvojam, kā es paņemšu visus savus gadu maksājumus, cik es maksāju par siltumu, par to parādīšu, tas ir rezultāts. Nevis lapiņas. Visu laiku mums sola lapiņas, neviens nelasa jūsu lapiņas un neko nesolīs, bet te vajag piemēru. Vat tā vajag darīt. Lūdzu, tā ir jūsu priekšā. Pilnīgi piekrītu. Semināros, kuros mēs visā Latvijā braucam, mums ir līdzīga kundze kā jūs, kas gadus 5 atpakaļ ir veikuši šādu renovāciju. Viņai ir uz slaidiem precīzi pa dzīvokļiem, cik bija pirms renovācijas izmaksas, cik ir pēc, kas ir 3 reizes zemāks. Mums ir fotogrāfijas, cilvēki nāk. Cik mēs reizes raidījumā piesaucam vārdu seminārs. Bet, labi, es ceru, ka tas strādā. Ja. Nē, redziet, mēs nesūtam lapiņas. Mēs kā politiķi esam sagatavojuši finansējumu. Finansējums, kurš tiek uzlabots, pilnveidots, mēs esam gatavi mazināt birokrātiskas procedūras, bet mēs nelemsim par jūsu dzīvokļiem. Mēs jūs aicinām, teiksim, ka noteikti līgumā vai ierakstīja, ka cena nevar būt lielākā kā līdz šim. Mēs varam izskaidrot detaļas, bet lēmums ir pašiem. Mēs nevaram prasīt, lai kāds pieņem. Mēs esam cilvēki, kas saņem naudu no Eiropas par sava dzīvokļa pilnveidošanu. Tad mēs spēksim šai vietā, mums jābeidz raidījums, jo ministrs teica, mēs nevaram lemt cilvēku vietā, tad šeit ir piemēri, un cit arī mēs runājam ar Zemgales pārstāvjiem 21. decembrī, vismaz Zemgalē būs atvērto durvju dienas. Varbūt kādam tur rodas kāda ideja. Paldies, ka atnācāt, un ceram uz siltāku dzīvošanu. Visu labu!